uzturēšanās atļaujām, un vai tas tiešām varētu būt pēdējais klupšanas akmens pirms budžeta pieņemšanas? Un vai Latvijai jāsatraucas, ka to var skart tā dēvētais Krievijas piena karš pret Lietuvu? Par šo un citiem tematiem šajā rītā runāsim ar premjeru Valdi Dombrovski. Labrīt! Labrīt! Visu šo nedēļu jums ir sarunas par nākamā gada budžetu. Šobrīd esat pārliecināts, ka uz Nacionālo apvienību šajā izšķirošajā balsojumā varēs paļauties? Jā, šonedēļ arī šodien šīs konsultācijas turpināsies, līdz ar to par konsultāciju rezultātiem varēsim spriest tad, kad tās būs beigušās, bet skaidrs ir tas, ko ir apstiprinājusi gan Reforma partija, gan Nacionāla apvienība, ka mums nav vairs nekādu būtisku domstarpību par pašu budžetu. Līdz ar to visas partijas ir gatavas balsot par budžetu. Jautājums ir, ka Nacionāla apvienība savu balsojumu par budžetu ir sasaistījusi ar termiņu uzturēšanās atļaujām, bet arī ar šo jautājumu, es domāju, mēs tiksim galā. Par uzturēšanās atļaujām turpinot, tad kāds ir tas šā brīža kompromiss, uz ko partijas iet? Tātad par šā brīža kompromisu mums vēl ir jāvienojās. Mēs zinām, ka vēl tikai pirms dažām dienām ekonomikas ministrija bija sagatavojusi savus priekšlikumus, kas pašreiz ir kalpojuši par pamatu tālākajām sarunām, kur vismaz ir kaut kāda analīze un faktos balstīts redzējums, kādā veidā šo uzturēšanās atļauju sistēmu pilnveidot, faktiski arī padarot to stingrāk un paredzot šīs iemaksas ekonomiskās attīstības fondā. Es nedomāju, ka tās sarunas sabruks dēļ tā, ka tur ir atšķirība par kaut kādām, 100 vai pārsimts uzturēšanās atļaujām. 250 būtībā. Kā es teicu, ka šo uzturēšanas atļauju jautājumu es uzskatu, ka mums būs iespēja atrisināt, un faktiski tas būtu jāizdara jau tuvākajās dienās. Vai kompromisam ir gatava gan vienotība, gan, jūsuprāt, arī Nacionāla apvienība? Vienotība to jau vairāk kārt ir uzsvērusi, ka mēs esam gatavi kompromisiem šajā jautājumā. Attiecībā uz Nacionāla apvienību es ceru, ka Nacionāla apvienība arī tomēr netorpedēs visu budžetu un daudz svarīgākas lietas dēļ šī viena jautājuma, ko faktiski viņi vienīgi ir izvirzījuši kā tādu lielu problēmu. Būtībā šīs sarunas jau ir notikušas 2 dienas. Šodien ir 3. diena. Kāds ir tas noskaņojums, kas valda? Jums ir pārliecība, ka šī būs tā noslēdzošā diena, kad mēs tiešām varam arī šeit 900 sekundēs pateikt, ka šodien tiešām tas tiks izlēmts? Vai tas notiks šodien vai rīt, es jums tā nevaru galvot, bet jebkurā gadījumā mēs virsamies uz to, lai šo vienošanos panāktu. Vai jūs pieļaujat iespēju, ka Nacionāla apvienība tomēr varētu aiziet no valdības? No mūsu puses šāda uzstādījuma nav, un es paredzu, ja mēs panākam vienošanos par šīm pašām uzturēšanās atļaujām, tad tam nevajadzētu būt nekāda iemesla. Jūs būtu gatavs vadīt mazākumu valdību? Pašreiz uzstādījums ir tomēr panākt esošās koalīcijas vienošanās par budžetu un turpināt darbu. Vai šī ir grūtākā budžeta saskaņošana, kāda līdz šim ir bijusi? Es negribētu teikt, ka grūtākā ir pati budžeta saskaņošana. Grūtākais šajā budžetā ir tas, ka partijas izvirz dažādas jautājumas, kas tieši nav saistīti, bet viena paziņo, mēs nebalsosim par budžetu, ja nebūs termiņu uzturēšanās atļaus, otra mēs nebalsosim par budžetu, ja nebūs osta nodokļu, vēl kaut ko izdomā. Tā problēma, ka šī budžeta veidošana notiek tādā samērā ultimatīvā gaisotnē, ka partijas mēģina budžetam piekabināt visādas lietas, kas īstenībā ar budžetu nav saistītas, vai nav tik tieši saistītas. Šobrīd, kad laika būtībā ir atlicis pavisam maz, vai jums ir pārliecība, ka